Sveiki! Šajā video es vēlos tev parādīt, kas ir webināru istaba un ko tu šajā istabā vari izdarīt un kāda tā istaba izskatās galu galā. Tātad pirmais, kas tev ir jāizdara, jāatrod mana vēstulīte. Tātad šī ir šī. Tev viņa noteikti būs iekrāsojusies tumšākā krāsā, klikšķina virsū. Noteikti uzmanīgi iepazīsties ar vēstules saturu. Noteikti apskati šo te vienu no video. Ja tev ir inbox pasta kastīte, tad noteikti klikšķini šeit. Ja tev ir Gmail, tad šeit. Noteikti pievienojies. Mēs ļoti priecāsimies, ja tu pievienosies sociālajiem tīkliem. Ja tu lieto draugiem ar LV, droši pievienojies tur. Ja lieto Facebook, droši šeit. Un galvenais, kāpēc viņš arī ir iezīmēts zeltainā krāsā, šis te links ir links uz webināru jeb semināru istabu. Tātad pirmais darbiņš ir nokopē šo te paroli, jo bez paroles tu nevarēsi iekļūt iekšā. Tātad spied ar labo peles taustiņu, tad vēlreiz spied ar kreiso un iezīmē, spied ar labo kopiju spied, un tad uzspied virsū uz linka. Ieraksti savu vārdu un uzvārdu. Ja man viņš jau ir saglabājies, tad es klikšķinu virsū. Noteikti ielūgojies webināru istabā ar savu vārdu un savu uzvārdu un raksti istabas paroli. Tad es uzspiedu edit copy, tad pirms tam un tagad nospiedu edit paste un eju iekšā istabā. Ko es varu ieraudzīt istabā? Sāk skanēt video. Ja laiks vēl nav pienācis webinārs, droši var atstāt šo lodziņu atvērtu, lai mūzika skan, lai tev ir jautrāk. Tuvojoties webināra laikā, nespied iziet, tas nozīmē, ka tu tev izskatīs ārā no istabas, tev būs vēlreiz jāiet atpakaļ uz e-pastu, vēlreiz jāspiež uz linku, jākopē paroli un jāiekopē šeit. Bet spied ieiet. Tad, kad ir pienācis webināra laiks, spied uz podziņas ieiet. Tad mūzikas video apstāsies, tas vairs neskanēs. Un šajā vietiņā parādīsies, šeit tagad nav uzlikts, bet šajā vietā parādīsies semināra prezentācija. Un šajā vietiņā ir čats, kā tu redzi, un šeit iespējams parādīsies arī video. Es būšu izvēlējusies arī izmantot video nodarbības laikā. Šeit tu vari rakstīt tātad komentārus. Tad es uzrakstīju sveiki, kā jums klājas. Tā kā šajā vietiņā droši drīkst iepazīties un droši drīkst arī komentēt un rakstīt savus jautājumus, atbilstoši, protams, par tēmu. Šeit ir iespēja uzdot savu jautājumu personīgi, webināra vadītājam. Webināra laikā es nevaru apsolīt, ka es šos te jautājumus izlasīšu. Drošāk ir jautāt nevis man personīgi, bet tu vari būt droša vai droši, ka es atbildēšu, ja tu būsi ierakstījis šeit savu aktuālo jautājumu. Šeit var lūgt mikrofonu, dot vārdu. To parasti arī es neizmantoju webināros, bet kas ir ļoti, ļoti svarīga sadaļa ir šī, jo šeit tu vari regulēt skaņu tā, kā tev viņa ir nepieciešama. Mikrofons, ja tu viņu nelieto, neatiecas uz tevi, bet šis te skaļrunītis noteikti. Tad šeit tu vari pagriezt, ja tev šķiet par skaļu, pagriez klusāk, ja tev šķiet, ka par maz skaņas, pagriez līdz pašam galam. Ko tu vēl vari darīt? Tu vari iet iestatījumos, un šeit tu vari samazināt atbalstu. Ja tev liekas, ka es runāju un ir atbalsts, tad ieliec šo te ķeksīti. Tu vari paeksperimentēt, ielikt, izņemt ķeksīti, uzspiežot, uzlikšķinot šeit virsū. Tu vari mainīt šeit arī skaļumu, šajā te vietiņā. Lūk. Kur vēl tu vari regulēt skaļumu? Ja ar šo un šo instrumentu tu joprojām nevari noregulēt savu ideālo skaņu, tad uzspied šeit. Šeit ir speakers rakstīt tumbiņas. Un šeit tu vari droši pagriezt arī vai nu klusāk, vai nu skaļāk. Un šādā veidā tu vari sev noregulēt individuālo skaņas skaļumu. Ja arī tas nepalīdz, tad noteikti iesaku tev iegādāties austiņas un lietot austiņas, jo ar austiņām noteikti skaņa būs skaļāka un kvalitatīvāka. Lūk, un šeit tu redzēsi dalībniekus, šeit tu vari nomainīt valodu, vai uz krievu vai uz angļu, bet droši vien, ja tu esi latvietis, tad tev derēs latviešu, un šeit tu vari rakstīt čata lodziņā savus komentārus vai atbildes uz maniem jautājumiem, vai arī vienkārši uzdot savus jautājumus man. Tik vienkārši tas arī notiek.
uz tikšanos seminārā.